pēdējās 2 reizes burtniekā bija bišķi pa tukšo. Tad Robs man te pierunāja uz trakām lietām atbraukt Karpās, nekad neesmu bijis. Pirmo pieredzīt, tā teikt, pamācīties, bišķi patērējām naudu, samaksājām pa karpu dīķīti un garšiņu es esmu dabujis. Tīri interesants pasākums, ko nu varēja to uztaisīt no saviem vimbu un špinīgu štrumiem visiem, kas kopējie tur ir. Pāris norautā aķi tāpatās manā kontā, aizgājušas zivis dažas. Bet tas tīri tā, nu, amatierīšu kļūdas. Tā kaut kā mēs te raujam. Nu, vajadzā labā nometnīt, lai zem lietu arī nav jāsēž, ko pasēdēt apakšā normāli. Tā tie kaut vecais labais Robis sēž. Kur Robim štrumaki visādi iekšā ir. Tās ir dūlējs makšķernieks. Un te mums gaļa. Šī te mums ir gaļa. Tāpat kaut kas ir iekšā. Pēc tam jau safotografēs kārtīgi. Kaut kas lielāks ar aizgājis. Jā, Robs te pacīnījās pie paša krasta. Noknieba auklu akal. Bet kaut kā tā mēs te raujam. Sistēmas tās pašas pa lielam, kas uz vimbām. Par sistēmiņu. Viss ļoti vienkārši. Nepinās. Šitais te gan griezulīts, es nezinu, es te mēģināju vēl nopirkt, bet nes sūde nekur nevar dabūt. Šitie te vajag foršiem, man patīk. Ieliek apakšā gan bija stoperītim vēl jābūt, bet šito es pārsēju aizmirs ielikt. Nu tā, lai nesitās pret griezuli. Un viss, un pavadiņi, kukurūziņi, sausā slapjā un močī tik iekšā. Nu, lo. Sistēmas tās pašas, kas uz vimbām. Bišķiņ niknāks auklis, izņēma ārā fīdergumijas. Ja Robs man te sabiedēja, ka tās karpas dusmīgās visas dulās ir, un tad jau man tur tā sistēma bija tāda diezgan pašvaka priekš viņām. Un tāpēdās pītā aukli 9 kilo iet pušu tā kā dimdi, kas man bija tāds liels pārsteigums. Bet nu nekas, uz nākošo reizīti jau paņem nāk savu īrvi, jā. Paņems normāli kapra un striķi un kurpšņori pa pavadiņu un dos tik dūmā.
tu jau vari sacīt, šito kaut ko ēst. Šitā. Tev jau mērs jau ir jau. Man ir jābūt mājā jau. Nāc tev ir tev ir gali. Nu šitais nav tik liels. Kā viņi paņem tev kāds no žedēkli. Paga, viņi traka. Šitais mazāks. Tas ārā. Robī. Kur vilks ārā? Tā nav liela. Pūšās tur bišķi. Pakacina. Robis nauc. Nu nāc, tauriņu ķeramajā iekšā. Labi staigā. Nē. Apgriezās. Apgriezās. Lielajām galvām. Jā. Pusotrīts ir. Standartiču. Nē, nav. Ir kilīts. Trokā. Paga. Griezīsies un ir iekšā patieskrē. Hopā. Robs atcīnās. 11. Labi. Norāva rāķi? Trakas lietas notiek. Man ar 2 āķi ir aizgājuši jau. Robim aizgāja acis, ka raču 9 kilo pītā ir pa maz. Tā izskatās. Pirmai karpu copē. Bet āķis lupā azartiņš ir. Ir jauki. Jā, viens. Sēžam, gaidam, sarkanu koka roku turītis, tēs šancē. Iemet jau iekšā. Tu gribēji parādīt. Neko nav jāpārbauda, ir galā kaut kāds kastes. Nokot, sēž galā, nekustās līderu maņā. Raudātājs bija vai galā, vai kas tas bija? Jā, raudiņ mazāk. Mazāk plauktu. Nu. Tais vīri, trak galvu, jo. Es jau te saskrēju, tūliņ sečoks būs un ko. Es ir lielo būviju. No, neko nav. Nāk apakaļ. Nāk. Ir. Nolaicis sačakot, viņš izlaic ārā. Fišiņas bija sapulcē. Tai sapulcs beidzās nāk apakaļ, Robs otro jau ceļ ārā. Nu vo, šo te jau es saprotu. Pasties, kur āķis ir. Pašā maliņā. Nu re. Nu jau būs, jau maks jāver vaļā. Šito jau var pasvērsties. Uzliek uz tiem svarim. Ko te rādīs? Pusotrīts jau ir? 2 jau varētu būt jau. Rūksītim. Ev, vecais. Nē. Es jau domāju, ka man tev jāpamet. Viņš tā kā patirinājās, bet ielec auklā laikam. Vai man arī akali brīva auklu un viņš akali ies prom. Nu, ka nočakosim. Nain, viss kārtībā. Nu, ko saka svari? Unces rāda akal. Viņa nedabū iestartēties kārtīgi. Ko saka? 1,8. 1,8? Gan drīz 1,9. Pa skaisto. Iekštos siet. Iekštos siet? Nē, tas tik iekšā. Ir labi. Tā kaut kā. Kaut kāda kustība ir beidzot.
Bija kaut kāda stundiņa vairāk, bija tāda, ka tā pa kādam piesitienam un neko, un te pēkšņi uzdrebinājās uz 2 kātiem uzreiz. Es saku, sapulcs beidzās, viņas nāk no sapulces mājās. Akal var ēst, pusdienas laiks ir izsēdēts. Robčiks jau te vēl ruputs savu šīdiem te jau šancē. Pīkstinājās tikai. Es jau te pa bomzīgo spīcīt un ar acīm tikai, ar acīm vēro. No. Karpa spola. Jā, Lidla spola. Lidliņā gāja garām, skatījos, baigās spolas ir ieķērt. Tur pa kaut kādu 20 eiro sanāca 11 kaut ko. Baigā labā. Karpām spolu, tā šito noliek, un tā var piecirst, un tā šito uzlok apkaļ augšā. Un tā karpa akal var skriet, un baigais aparāts. Bet tā kā spola labi pa cenu tādu, kādu es viņu nopirku, vispār nevar sūdzēties. 120 gramīgo barotavu vispār nejūt, ka vēl kārā. 2 kilo karpi jau tāpat jūt. Robis iemet pa otras puses makšķerniekiem. Večs sāk slēpties pa krūmiem. Kaut kāds bezcopas moments, tikko vienu kaut kādu pa pusstundu. Vienu pieķērās, izvilkās. Bet tā kaut kāds baigais bezcopinieks ir iemeties, tāds šlābenais zutis miegs bišķi nāk. Bet kā man Robs saka, tā karpa copa ir, neko darīt. Bišķi uznāca lietiņš, bet mums ir vecais labais šelterīts, no kur var pasēdēt. Mākonīts ir galva. Un pavērot zivs, kā copējās. Kāpēc pastīja ir galva? Tagad paņem, kad ir Lietuva jāvēl karā. Sūdīgi tiem, kam nav nekā. Zem kā patvērties. Opa, ir uz otru. Ir otrs, ir ļengan augu. Opa! Ļengan augu bija. Šolaid augu. Smuks vēl. Otrs zālē. Redzam. Otram, lai tev norāvās divs, vai viņi ir aptuvs būt pārvies to augu. Nu, redzēs. Šitā vispār nenāk vecais augšā. Šitā ir laba. Šitā ir laba vecais. Iet un zālējies iekšā. Nevar neko izdarīt. Absolūti neko nevar izdarīt. Ej, diezka pagriezās. Zemes iegriez. Vai tev tinās vēl? Galā viņš nav. Nav labi. Nav? Nav labi. Parasti. Notrīt. Nārāt un īri. Kūliņas metas ziedīgi. Valkos kūliņas pārvies augstu. Bļaka gandrīz ienāca. Nē, ir gan labi. Ir lielāks. Nu, nāc tā kā āraņā, nu. Nav? Nē. Nav. Nav. Ir labi. Ir. Tāpils pusotrs. Divīts. Vēl viens Nav divīts. Nav? Bļaka iegrīz. Jau ir norma vecais. Nu pārpa norma. 2,7 un tā tur viens
tā. 5 hujam. Nu, tā Robim arī ir beidzot mērs. Noķēries daudzums, teiksim, tā nemērs. Es jau savu bāzīti novācu jau. Ha? Viņam tur ir daudzums. Tā papulsē visu pa visu. Karoči, mēs ar Robčiku šodien labi pastrādājām. Ir beidzot jābrauc mājās. Es savējo jau saķēru, cik man vajadzēja saķert. Tā Robim te bija jāpieķer vēl klāt. Un Robs pieķēra. Tā ka što tagad arī Robs beidzot ir gatavs braukt mājās. Savādāk viņš man saka, nekur nebrauks. Tā kā jā. Nepaņems vairāk. Tev jārauj ārā ir. Savādāk būs jāņem vēl vienu. Jā, pa katru karpiņu, kas iet pāri, nevis pa katru karpiņu, bet ir 15 eiro. Tev makšķerēšanas talons saucamais. Tad tu makšķerē, pa 15 eiro tu var noķert 5 kilogramus. Zīvi, ko tu noķer, tu nedrīkst laist apakaļ un izlemot, ja viņi tur ir 4 kilo pāri un tā tālāk. Bet pa lielam, jā. Un. Karoči, ja tu ņem pāri, vairāk nekā tu noķer tev pa katru zivtiņu, ne, bet pa katru kilogramu tev vēl ir 4 jāsmaksā. Tīri ok. It kā liekas dārgi, bet priekš tā kā šeit viss ir sakopts un viss ir smuks. Man ļoti patīk. Tā kā es varu teikt, kad ir vērts maksāt. 308 eiro, ja. 1,360. Nezināšu. Iebāzīšu maisā, Nos ar maisiņu. Reku nazis vēl ir mums. Oficiālais. Zivu vācamais nostī. Zivu vāceli. Man būs nesmuks katlā, es nefilmēšu. Savādāk būs uzreiz cenzūra. Būs uzreiz bans. Vardarbība ģimenē un kas tur. Večiem otrā pusē kaut kas notiekās, bet jā. Lielā copa ir beigusies. Brauksim mājās. Robim jāpaspēj izķert ārā kāti, kamēr vēl kaut kas nav pieķēries. Kaut kā tā.